Zivis, esiet sveicinātas. Apskatīsim jūlija mēnesi, apskatīsim jūsu horoskopu un ko tad tās zvaigznes priekš zivju zīmes ir sagatavojušas. Šis uzreiz var teikt ir tāds dziedinošs mēnesis, kad jums būs iespēja sevi dziedināt, bet izejot arī caur kaut kādu tādu pārmaiņu procesu, jums būs jāatrod, kā savienot savu ķermeni ar savu garu, un īpaši jūs ietekmēs retrogrādie procesi, Saturns un Neptūns. Tas jums liks atgriezties pie savām kādām vērtībām, ja neesat kaut ko izpildījuši vai sapratuši paši par sevi, par savu iekšējo ritmu, jums būs jāatgriežās, jāsakārto, jāsalabo, lai varat doties uz priekšu. Ja neesat tātad kaut ko izdarījuši, padomājiet par to. Šeit līdz ar to ir gaidāmas pārmaiņas jūsu ikdienas režīmā un arī tātad apskatīsim karjeru un darbu, kur mums arī ir gaidāmas kaut kādas pārmaiņas un ko tad mums zvaigznes tur sola. Saule Vēzī līdz 22. datumam, un šeit nu gan izmantojiet šo Sauli Vēzī līdz šim 22. datumam, cik vien varat, jo šeit ir ļoti liels radošums, tāds enerģijas pacāms, vēlme sevi izpaust. Labi ir strādāt ar bērniem, labi ir ar viņiem būt kopā un pašam kļūt kā bērnam radošam, priecīgam, saulainam, optimistiskam. Un, ja jūtat, ka jums iekšā šis enerģijas trūkst, tad meklējiet radošus projektus, kuros iesaistīties, meklējiet mākslu, ko baudīt, lai jūsos virmo šī patīkamā saulainā enerģija, kas patiesi uzlabos gan jūsu garstāvokli, gan veselību. Un pēc tam no 23. datuma Saule pārvietosies uz lauvas zīmi, un jūsu tātad enerģija mainīsies, vairāk pievērsīsieties darbam, strādāsiet labi, tur dienas kārtība būs noteikta, un tātad līdz ar to, jo jūs labāk būsiet sevi sakārtojuši, jo labāk arī jutīsieties. Bet šeit Merkurs mums būs retrogrāds no 18. datuma, un viņš var ienest kaut kādas tātad ķibeles saistībā ar tehniku vai saistībā ar darba pienākumiem. Tur var būt kaut kas bez jūsu ziņas pārskatīts, jums kaut kādi jauni pienākumi iedoti, vai jums ir kaut kāds jauns darba režīms, par ko jūs neesat iepriekš vienojušies, tātad kaut kādi pārpratumi var būt saistīti ar jūsu darbu, ar darba kolēģiem, darba vidē, ar darba pienākumiem, ar darbu, ko jūs darat. Esiet tam gatavi un strādājiet apzinīgi, ejiet cauri šim retrogrādajam periodam, labojiet tehniskas ķibeles, ja tādas jūs piemeklē. Un arī Saturns, tātad Neptūna mums ir retrogrādi, kā jau es teicu, un tur jums nāksies apzināti vai neapzināti dziļi iekšēji pārskatīt savu iekšējo struktūru un domāt arī par to, kur jūs gribat virzīties dzīvē. Vai jūs esat uz pareizā ceļa? Ja esat uz pareizā ceļa, tad neapšaubāmi jūs daudz vieglāk sajutīsiet šos aspektus vai vispār nesajutīsiet. Bet katrā ziņā Saturns var dot tādu vēsumu attiecībā pašam pret sevi. Jūs varat palikt uz šo periodu, kamēr Saturns ir ar Neptūnu šajā retrogrādajā kustībā, tādi vēsāki, varbūt arī kāds ir skumjāks, ja nav disciplīnas, jo tas principā Saturns šeit jums māca disciplīnu, māca strukturēt savu dzīvi, arī neatlaidību, mērķtiecību un tātad atrast savu identitāti, palīdz jums izveidot jūs par spēcīgākiem cilvēkiem. Venēra mums ir Dviņos līdz 31. datumam, un tas būtu labi tātad izveidot šo mājas vidi, veikt tādas labas, estētiskas pārmaiņas telpā. Iztaigājiet savu māju, pastāviet katrā savā istabā, apdomājiet, kā jūs to varat padarīt skaistāk, jo Venēra mums ir ne tik daudz par kārtību vai mājīgumu, cik par mājīgumu arī, jā, bet arī par skaistumu. Tātad gan par mājīgumu, gan par skaistumu. Paskatieties, ko jūs tur varat uzlabot un kādas ir tās iespējas. Varbūt arī kāds no jums izlems strādāt no mājām, arī tas ir iespējams līdz 21. datumam. Šeit arī Urāns mums ieiet Dviņos, un
arī viņš gribēs pārmaiņas mājas vietā. Tātad patiesi šeit kāds var sākt strādāt mājās caur internetu, pildīt kaut kādus pienākumus. Un tā var būt arī kaut kāda pēkšņa vēlme pārcelties, kaut kāda tāda neizprotama vēlme kaut ko mainīt savā mājā. Tātad darba jomā šis mēnesis aicina ievērot tādu pietiekoši lielu mērenību, saprātīgumu, pielāgoties notikumiem, kas tātad nāks jūsu ceļā. Ziniet, ka Merkūra retrogrāds var radīt kaut kādu kavēšanos, negaidītas izmaiņas grafikā vai arī pārpratumus ar jūsu kolēģiem. Esiet saprotoši. Pirms jūs pieņemat kaut kādus lēmumus, neesiet pārsteidzīgi, pārbaudiet informāciju. Jūs ziniet, ka šajā laikā tā arī var būt vai nu kavēties, vai būt kļūdaina. Un, ja jums rodas tāda izdegšanas vai vilšanās sajūta, vai jūs sākat apšaubīt profesionālo virzienu, kurā jūs dodaties, tad ziniet, ka tas var būt Saturna vai Neptūna ietekme. Arī tas ir tā kā signāls, ka ir jāpārdomā, un pirms jūs impulsīvi izlemat kaut ko darīt, atcerieties, ka šis ir tas mēnesis, kad ir laiks pārdomām, pirms rīkojieties. Un, ja mēs runājam par attiecībām, tad arī tur jums jāpievērš ir uzmanība mājas dzīvē, ģimeniskām attiecībām. Un tas mums ir stāsts arī par emocionālo drošību. Venēra veido savienojumu ar Urānu jūsu tātad 4. datumā. Un tās var būt kaut kādas negaidītas izmaiņas saistībā ar jūsu ģimeni. Šeit patiesi var notikt kaut kāda pēkšņa pārvākšanās. Tā var būt arī kaut ko jūs uzzināt par savu dzimtu, to, ko neesat zinājuši. Varbūt kaut kāda ziņa, kas jūs pārsteidz saistīta ar ģimenes locekļiem. Un, kā jau teicu, kāds var atbraukt, kāds var atkal kaut kur aizbraukt. Tad viss, kas saistīts ar ģimeni, šajā laikā esiet gatavi, ka tur notikt kaut kāds negaidīta ziņa līdz jums var atnākt. 6. datumā Venēra veido aspekts ar Saturnu un Neptūnu, un tā ir tāda ļoti laba iespēja emocionālai dziedināšanai praksē, garīgai saiknei ar jūsu partneri, izmantojot šo laiku, lai sevi dziedinātu, un tātad nostiprinātu un izveidotu garīgu saikni, kur jums palīdzēs tātad veidot tālāk jūsu attiecības. 7. datumā ir Venēras trigons ar Plutonu, un tā patiešām ir lieliski iespēja, ko jums vajag izmantot, lai sakārtotu attiecības. Izmantojiet šo mēneša sākumu, lai nostiprinātu attiecības. Jo mēneša noslēgumā 23. datumā Venēra veido kvadrātu ar Marsu, un tur ir iespējams nesaskaņas tieši starp māju, starp mājas vajadzībām, starp ģimeni, starp dzimtu un ar partneri, kuram man likties, ka viņam ir pašam savi kaut kādi uzstādījumi, pienākumi, vēlmes. Un tāpēc es jums ieteiktu izmantot šos te Venēras aspektus ar Saturnu un Neptūnu un ar Plutonu, lai izveidotu šo emocionālo spēcīgo saikni un dziedinātu sevi un dziedinātu attiecības. Izmantojiet šo laiku. Mums ir jauns mēnesis Lauvā 24. datumā, un šeit jūs varat izmantot šo laiku, lai sāktu kaut ko jaunu savā tātad darba dzīvē vai sportā, vai varbūt kāds no jums nopirks kādu jaunu mājdzīvnieku, vai, kā jūs teicu, kādu jaunu augu ienesīs savā mājā. Tas kļūs gluži vai par ģimenes locekli. Saule veido opozīciju 25. datumā ar Plutonu, un tur var būt kaut kādi dziļi emocionāli procesi, priekš kāda arī patiešām tādi ļoti spēcīgi. Te var notikt kaut kāda noslēpuma atklāšanās vai kāds atklāšana vai kaut kāds emocionāls tāds piedzīvojums pietiekoši spēcīgs. Tāpēc esiet arī tādi saprātīgi šajā laika periodā un saglabājiet iekšējo līdzsvaru, rūpējieties par savu veselību un arī par savu tuvinieku veselību un tādu mieru mājās, lai šo laika periodu jūs tā patīkami un viegli pārvarētu. Tātad, kā jūs redzat, zivīm jūlija mēnesis var nest dažādas pieredzes.
kas īpaši ir saistītas ar ģimeni vai to tuvāko emocionālo mūsu lauku, kas saistīts ar mūsu zemapziņu, kas saistīts ar mūsu saknēm. Varbūt kāda no zivīm šeit risinās kaut kādus sen noglabātus konfliktus vai nepārstrādātas skumjas, ko līdz šim esat slēpuši no sabiedrības. Ziniet, ka Veneras un Urāna savienojums var atnest arī neparedzētu kaut kādu romantisku iespēju, bet ticamāk, ka tā būs kaut kāds impulsīvs lēmums par pārcelšanos, vai par kaut kādām pārvērtībām, kopdzīvēm, vai kaut kādu maiņu ģimenē vai mājā. Šis ir ļoti dziedinošs mēnesis, un attiecības, kuras jums ir, tas ir kā pamats, un tās var kļūt stiprākas, bet tikai tad, kad ir sabrikušas kaut kādas jūsu ilūzijas. Un vēl mēs parunāsim arī par veselību un par labsajūtu. Tātad Saturns mums ir retrogrāds zivīs no 13. datuma. Viņš ieies tātad atpakaļ. Un tad mums ir jāskatās šie ķermeņa signāli. Mums ir jāskatās, kas notiek ar mūsu ķermeni. Es jums noteikti ieteiktu rūpīgu pieeju jūsu personīgajai veselībai. Neptūns ir retrogrāds no 4. datuma, un tas ir stāsts par tādu garīgu attīrīšanos. Izvērtējiet, kuras no jūsu kaut kādiem paradumiem jums kaitē, kuri jums palīdz, kā ar cilvēkiem ir apkārt, kā ar viņu enerģijām, kā jūs tās sajūtat. Ja jūs esat jūtīgi cilvēki, jums jāiemācās ir tātad valdīt pār savām enerģijām un noslēgties iesākumā no citām. Un tad mums ir pilnmēnesis Mežāzī 10. datums. Varbūt, ka ārējo pienākumu šeit var būt par daudz, un jūs to varat sajust kā tādu spiedienu, vai arī tiešām kāds var sajust, ka tā tad ir pārtērēta kaut kāda enerģija. Šis ir laiks ap 10. datumu, kad jums vajadzētu atpūsties, jums vajadzētu parūpēties par sevi. Saule mums tātad 23. datums un Merkūra retrogrāds. Tā mums atkal ir fokusēšanās uz veselību šajā mēnesī, jums par to patiešām ir jādomā. Ja nav kaut kāda pārpratuma, jums ir laicīgi jāvēršas pie ārstiem, ja jūtat, ka nejūtaties labi. Bet ziniet, ka arī šeit, tā kā Merkūrs ir retrogrāds, var gadīties kaut kādi pārpratumi. Ja jūs nepiekrītat kaut kādām diagnozēm, konsultēties pie vairākiem ārstiem, esiet gatavi, ka var sajukt kaut kādi izmeklējumi, varbūt kaut kādi pārpratumi ar procedūrām. Esiet modri, uzņemieties atbildību paši par savu labsajūtu, par savu veselību, un esiet gatavi ārstiem jautāt to, kas jūs, par ko jūs šaubaties, vai par ko neesat pārliecināti, vai kas jūs mulsina. Tātad ziniet, ka Merkūra iedarbība jūsu zīmē var būt saistīta tieši ar veselību. Ja nu tā ir gadījies, ka jūs esat tā zivtiņa, kurai ir jāmeklē ārstu palīdzību šajā mēnesī, tad esiet modri. Bet ja jums viss ir kārtībā, tad viss ir kārtībā. Un tāpēc es teikšu tā, ka jūlijas no zivīm pieprasa māku izlīdzsvarot garīgās, fiziskās, emocionālās veselības, tātad prasme. Un atceramies, ka Saturns un Neptūns, kuri kļūst retrogrādi tieši no jūsu zīmes, prasa ievērot pašdisciplīnu, bet neieslīgstiet tādā vai nu sevis ignorēšanā, ja, kad jūs esat pārāk skarbi pret sevi, vai daži pat var izlemt sevi par kaut ko sodīt, tas arī ir galīgi nepareizi, jo šeit ir vajadzīga tāda veselīga disciplīna, kas ved jūs uz fiziskā ķermeņa nostiprināšanu, uz garīgās, tad iekšējā mugurkaula izveidošanu un uz tādu patīkamu emocionālo līdzsvaru. Tāpēc, ja nepieciešams, pārskatiet savu miega režīmu, uzturu, emocionālās ieradumus. Un vēlreiz es jums atgādināšu vairāk meditācijas vai laiku pavadiet dabā. Tas arī ir ārkārtīgi dziedinoši. Tāpēc mēs varam teikt, ka šis būs auglīgs mēnesis, pēc kura jūs noteikti iznāksiet kaut ko jaunu apguvuši, iemācījušies un gatavi pieņemt pārmaiņu izaicinājumus. Darba dzīvē visticamāk jums nāksies pielāgoties, iemācīties rūpīgi pildīt savus pienākumus un arī tātad komunicēt. Attiecībās es novēlu jums patiesību
un tādu emocionālu tuvību, jo tikai tā jūs dziedināsiet sevi, dziedināsiet partneri un dziedināsiet attiecības. Un atcerieties, ka veselībā būtiska loma ir šai garīgajai higiēnai un ikdienas ritmu pārstrukturēšanai. Vēlreiz atgādināšu, neesiet pārāk stingri praši pret sevi, bet arī neaizmirstiet, ka dažreiz mīlestība pret sevi nozīmē gan struktūru, gan atbildību. Lai veiksmīgs mēnesis! Tā, visu labu!